Erika Kalmejera nominēšana ģenerālprokurora amatam nākamajam termiņam publiskajā telpā šodien pārsteigums neizraisīja. Pārsteigts nesot arī otrs pretendents, kurš bija pieteicies šim amatam, prokurors Jānis Ilsteris. Viņam esot bijusi interesanta saruna ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, un šo lēmumu viņš respektējot. Bičkovičs uzskata, ka prokuratūras līdzinējais darbs ir vērtējums pozitīvi, tas vērsts uz attīstību, tāpēc līdzinējais ģenerālprokurors darbu varētu turpināt nākamos 5 gadus. Šī nominācija gan ir tikai viens no soļiem. Galīgais lēmums par nākamā ģenerālprokurora iecelšanu pirmo reizi balsojot atklātā balsojumā būs Saeimas rokās. Turpina Madara Līcīte. Kad pirms 5 gadiem balsojumā Saeimā tika izgāzta Jāņa Maizīša kandidatūra, augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ar jaunu pretendentu izraudzīšanos nesteidzās un pēc mēnesi garas nogaidīšanas ģenerālprokurora amatam izvirzīja tolaik mazpazīstamo Eriku Kalmejeru. Daļa sabiedrības viņu uztvēra ar aizdomām. Šodien Kalmejers saskaņā ar aptauju datiem tiek vērtēts pozitīvi. Iespējams, tādēļ Bičkovičs bez liekas vilcināšanās izlēms arī nākamajam pilnvaru termiņam virzīt Kalmejeru. Man ar savu izvēli, kā esošam augstākās tiesas priekšsēdētājam, jābūt Saeimā nevēlāk kā 2 mēnešus pirms ģenerālprokurora, esošā ģenerālprokurora pilnvartermiņa beigām. Līdz ar to es nevaru, man nav pamata un es arī nevēlos kaut kādā veidā vilcināt vai pārkāpt šo regulējumu, kas ir dots šobrīd likumā. Atsevišķi opozīcijas deputāti uzskata, ka vispirms bija nepieciešams sagaidīt, kurš kandidāts aprīļa beigās tiks izvirzīts augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam un tikai tad nominēt ģenerālprokurora kandidātu. Augstākās tiesas priekšsēdētāju sākotnēji ir jāievēl un jāsaprot, kurš tas būs, un arī viņam tiešām tad būtu arī jānominē tas ģenerālprokurors, lai lielā mērā nebūtu nekāda veida konflikta savā starpā. Un pirmais lēmums noteikti ir augstākās tiesas priekšsēdētāja rokās. Kalmēra nominēšana šodien, protams, tas nav nekāds pārsteigums, un viņš lielā mērā saprātīgs kandidāts. Pats Kalmejers izredzes tikt pārvēlētam vērtē pusi uz pusi. Viņš par savu priekšrocību uzskata 5 gadu pieredzi prokuratūras vadībā, sākot darbu krīzes laikos, kad bijusi sarežģīta finanšu situācija. Man personiski šāda motīva nav baidīties, ievēlēs, neievēlēs, jo man atšķirībā no citiem laikam ir tā priekšrocība, ka man jau tagad ir izdienas pensija izstrādāt, es varu arī doties pensijā, un man nav jābaidās, tur neievēlēs. Strādāšu citu darbu, ak Dievs. Tā kā tas nav. Bet, principā, teorētiski tāds risks varētu arī pastāvēt kādreiz. Jā, bet, manā gadījumā es viņu neuzskatu par risku. Pirmo reizi Saeimas deputātiem, lemjot par ģenerālprokuroru iecelšanu amatā, būs jābalso atklātā balsojumā. Prognozes liecina, ka deputātu vairākums ir noskaņots atbalstīt Kalmejeru. Kas liekas uzdot toni, un kur es ceru, ka nākamos 5 gadus, ja pēdējo termiņu ģenerālprokurors varētu tā teikt vairāk atvērsies, ir fakts, kad pēc informācijas mēdījos par tā saucamo nano ūdens afēru Rīgas satiksmē, es vērsos ar iesniegumu pie ģenerālprokurora. Viņš man informēja, ka jau viņš pats bija uzdevis veikt pārbaudi, kāpēc Knābu un valsts policija nebija iesākusi kriminālu procesu pēc cietušās puses iesnieguma. Līdz ar to, ja šādā veidā prokurors strādās nākamos 5 gadus, es domāju, viņš būs vēl proaktīvāks. Ģenerālprokurors, augstākās tiesas priekšsēdētājs un visbeidzot valsts prezidents. Par šo amatpersonu iecelšanu tuvākajos mēnešos lems Saeima. Un nevar izslēgt, ka amatpersonu izraudzīšanās procesā neizpaliks arī politiskais tirgus. Par Kalmejeru virzīšanu amatā jau pirmdien, pirms jautājuma izskatīšanas Saeimā, lēmums būs jāpieņem arī Tieslietu padomei. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.